2009. gada, 11. septembris. Es esmu pie pieminekļa, kas ir bēgļiem uz Zviedriju, kas gājuši bojā. Autors Kaspars Būrs. Mēs ejam sēņot. Šis ir zirneklīte, ko es nofotografēju uz jūras fona. Mēģināju ļoti smuks, tāds normāls liels, pa viņš kā dzeltens, bet nav. Jo, te skaisti viņš ir. Un tā, sēns, te bija blakām apškungs lielais. Šām zirneklītēm netāli patās 10 soļus. Šitā sēns ir, kā mēs lasījām no sākuma šitā sēns. Šitās nav rudmies, viņi bija līdzīgs rudmiesiem, bet pēc tam mēs rudmies lasījām. Šitā laikam bija tā rudmies. Un ļoti līdzīgs, un vispār, ka fotogrāfu iekšā, kad nogriež, ļoti labi redzēt. Tā. Plakām gar jūru gājām lasīt sēnes. Kad beidzam lasīt, tad gājām mājās. Skaists saulriets. Kāds saulriets, vienkārši dienas vidus, vienkārši saule spīd. Diezgan vēss, bija jau divas, jau bija, tikai 15 varbūt grādi. Jūrā jau tāda vēsa, ķivītes skrien. Tur tālumā ir makšķinie, kas butē, 11. septembris, jau augsts ūdens butas ķer. Vispār jau smuki. Putni ļoti daudz bija, īstenībā pa krastu, tā neparasti. Mēs maisiņos lasījām sēnes, tāds maisiņš, divi maisiņš. Man šis mazais maisiņš bija saknējis, man lielais maisiņš, principā normāls sēnes lasījām. Principā kādu pusstundu lasījām sēnes, varbūt stundu. Principā mēs vienkārši nelasījām sēnes, jo bija pilni grozījumi, mēs gājām, skatījāmies varbūt kādu baravīku vai vēl kādu sēdi bez rudmiesiem, bet izrādās rudmies ir visaugstsvērtīgākās sēnes, un mēs to nezinājām. Viņas bija bez neviena tārpiņa, visas varēja lasīt, un šitā bija kārtīgi rudmiešu vietas. Tā kā man mājās vesels katliņš ar rudmiesiem, kurus es varbūt izcepšu. Jā, tā.